Nu tā, šodien apskatīsim 4-5 ārkārtīgi vienkāršus veidus, kā sākt, attīstīt, piekopt, uzturēt mūsu ārkārtīgi svarīgo spēju, kas saucās koordinācija. Nekad nav par vēlu to trenēt, jo ātrāk, jo foršāk ir to trenēt, to var uztrenēt, tas nav iedzimts, visi ir šie cilvēki, kas starp mums, kas allaž jauc labo kreiso pusi, līdz ko ir labā kāja, kreisā roka, nespēja izsekot komandām, un tas paliek sarežģīti, par to ir aktīvi jādomā. Tā kā, lai šis process notiktu, kā tam būtu jānotiek, vairāk zemapziņā, zemgarozā, ka tas vienkārši koordinējās pats no sevis, bez liekām domāšanām, mums tas ir jāpatrenē. Mums vajadzēs papīra lapu, mums vajadzēs zīmuli, mums vajadzēs vienkārši kaut kādu objektu, teikšu, kā ir. Varbūt bumbiņa, jo lielāks objekts, jo labāk sākumā, bet es paņēmu te vienkārši pirmo, kas man te bija par rokām. Respektīvi, paņemam zīmuli, turam labo roku, viņu sev priekšā un lēnām, sekojot ar acīm, zīmulim rotējam galvu. Mēģinam to visu darīt ar pietiekama līmeņa simetriju, respektīvi tas ir diezgan subjektīvi. Mēģinam, ja jūs varat noteikt, vai jūs galvu varat parotēt uz abām pusēm, daram to lēni, vienmērīgi. Varam pamainīt arī rokas. Varam atkārtot 5 reizes uz katru pusi, varam atkārtot 10 reizes uz katru pusi. Mēģinam šo te izturību, toleranci būvēt ar laiku. Tāpat tās varam darīt pa diagonālēm un pa otrām diagonālēm. Un uz augšu, uz leju, visu laiku ar acīm sekojot objektam. Mums vestibulārā sistēma koordinācija ļoti no mūsu acīm atkarīga, jo tās acis ir tas, kas sniedz mūsu smadzenēm informāciju, vai ne? Nākamais jau bišķiņ sarežģītāks, pirkstu darbība. Izstiepju kreisā rokā, turu zīmuli, izstiepju roku un šādu te pirkstu savienojošu kustību īkšķīt ar visiem pirkstiem savienoju, bet acis paliek skatā uz zīmuli. Atkārtojam 10 reizītes, piemēram, un tad tas pats dabiski arī uz otru pusi. Tālāk. Šis ir ārkārtīgi vienkāršs, manuprāt, vingrinājums. Es ceru, ka man te vieta pietiks. Es mazākajā vietā mājā atrodos, bet savienojam rokas priekšā un viena roka iet augšā, viena lejā, un katra roka iet savā virzienā. Respektīvi, viena roka kustās atpakaļ, otra roka kustās uz priekšu, un pēc tam jāsamaina virziens uz otru pusi. Vai mēs varam atkārtot 10 reizes pēc kārtas šo? Tāds ir jautājums. Ceturtā lieta, paņemam objektu. Sākumā, varam vienkārši pamest noķert. Pēc tam jau noķert šādi, ķerot uz leju objektu. Varam pēc tam neērto roku, nedominējošo roku. Varam pēc tam no vienas rokas uz otru pamest. Pēc tam jau ārkārtīgi vienkāršas lietas, ja mēs tās trenējam, vai ne? Un piektā lieta. Redzam manu papīra lapu, uzrakstam savu vārdu, cik vien skaisti varam. Manā gadījumā ar labo roku. Mans rokraksts nav visglītākais pasaulē, bet es mēģinu to pašu replicēt arī ar savu kreiso roku. Un ir jūtama atšķirība. Šis palīdz trenēt mūsu koordināciju, tāpat kā visi iepriekšējie vingrinājumi. Ir vēl pie kā piestrādāt. Tā, šis ir veids, kā attīstīt mūsu koordināciju. Paldies, ka skatījies, un šeit būs vēl